Bail pašam nav? No droniem? Ja būtu bail, tad nahrana tad dzīvot. Nu, просто nedomā, ka viņš tur lido. Nu, strādāj, domā, lai tev būtu uražainas. A ko drons tur lido? Nu, ja viņa vajag, viņš tev nokritīs. Gurķu jūris no Latgales, lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sūlīgus. Te gurķu jūris no Latgales, lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sūlīgus. Otimais, cik ir +5 grādi ārā, ne? Es šitā kaut kādu nopirka Regina poļu. Gurķu daudz, bet neviena nav. Kas par sortu, es nezinu. Nu tāda ar sevi iestādīju. Paskatī gurķu. Nu kur tik var daudz būt? Potātie. Es nezinu. Nu tā kā iedeva 2-3 gurķi. Nu redzi, paņos vietas maz. Viņam nav spēka. Viņam vajag tikai bakstīt. Kā saka, mikroelementus dot. Ko tad tauta runā, kas ar tiem droniem te notiek Latgalē? Nu kā Rezekne tur, kur ielidoja un nokrita. Nu tikai nebija tur sprādzieni, es nezinu. I teica, ka meklēja otru, akazavca, ka 2 tur nokristuši. Kas saka, caur 1 stundu, piemēram, lidoja 2, nokrita, i otrs caur stundu tā nepati vieta. Naftas kaut kādā? Jā, naftas. Nu viņas tukšas bija. A kas, ko, neviens nezina. Neziņā dzīvojat, jā? Te? Nu jā, labi, ka man siltumnīca neiekrita drons. Ka to šeit, i biznes pagalam. Tev te neviens nesamaksās, ka drons tev siltumnīca nokrita. Bail pašam nav? No droniem? Ja būtu bail, tad nahrana tad dzīvot. Nu, просто nedomā, ka viņš tur lido. Nu, strādāj, domā, lai tev būtu uražainas. A ko drons tur lido? Nu, ja viņa vajag, viņš tev nokritīs un galvas. Nu, moš klausies, sāksies te baigā dronu lidošana, jāsāk filmas par to taisīt. Tako, ar Rezekne kaut kas nofilmēja, kad lidoja. Jā, būtu labi, zini, kā darīt. Mums ir WhatsApp numurs, ko Arturs uzliks šeit, montējot uz ekrāņa. Ja jūs kaut ko nofilmējat, tad dronu sūtat mums, mēs varēsim filmā ielikt vidīgi iekšā. Nu, interesanti, ja cilvēki kaut ko uzfilmē, kas notiek. Nu, jā, mēs rādām filmā, jo Rīgā jau neko tur nezinu, kas te notiekās. Rīgā visi dzīvo savu dzīvi. Šito mamma jāizvedīs atsevišķi. Nu tu, pagaidi, iesim uz šito siltumnīcu. Jau tādi, bolīši man ir. Jā, no aizem astamies. Tātiet, Mazie tomātiņi. Jau ir. Nu, ne visur, redzi, ka nav siltuma. A tagad, kad sāks lietus, šitie, malēja, ja? Viņi ūdeni stāvis. Kas? Kroči, tev nesezona atkal. Tas laiks. Zato tīri, ne? Tīris, kur zāle? Nav zāles. Nav zāles. Vajag strādāt, lai zāles nebūtu. A salmus, kad vērt? Lietus nebūs uzreiz. Salmus tev vajag, lai nebūtu zāles, ja? Jā. Un lai ūdens labāk turās. Jā. Neizgaro, ja? Jā. Vajag, lai zeme būtu silta, kas. A ja tagad lietus kā sāks līst, tā zeme atkal augsta būs. Vajadzēs atkal gaidīt, kamēr viņa siltākā būs. Strādā. Ko tu gribi? Kas strādā, tas ēt. A kas nestrādā, tas neēt. Tā. A tu svētdienās arī nestrādā? Es? Citreiz strādāju, citreiz nestrādāju. Pirts šodien kurinās? Tak lietus ūdens,
Kāds Hannes Tūziņš? Nu. Pagājušo reizi un visu ūdeņi iznesāja. Nu, es Dāņam smējos, kā ar šito fukteli izkrita visi. Es aizmirsu to štoku. Es saku, braucēju visi ārā. Pļuh! A glāna šita maza vēl kāja salūsta. Visiem kruķiem pa gaisu aizlidoja. Nu jā. Tie Es te kasteļi. neizlidoju, es priekšā sēdēju. Tie kasteļi. Tie visi kastā aizgāja. Visi telefoni pa gaisu. Viņi izaugs? Ai? Viņi izaugs? Da, nē, nu kur? Nu, tu zini, kāds spēks vajag, lai šeit visi izaugtu. Nu, es nezinu, šeit poļu kaut kāds Regina nopirka. Nu, kur šeit var izaugt? Nu, labi kā viens, paskat, tiem jau gurki bija, ja? Jā. Nu, a šitie cik daudz, a neviena gurki. Kas šeit par sortu? Šeit iebakstīja kaut kādu, lai tikai cilvēki, nu, pērktu. Nu, Nevar izskēt, ja tā kaut kāds ņemt citus. nē. Visu sezonu var Nē, saķerēt. es kādu A kā tev tas sorts saucās? Vai tu neteiksi? savu es neteikšu. Viņa miza tieva. Manam sortam. Ir citreiz, ka tu ēd un baigā mizanu nevar nekādu. O. Nav garšīgi. Jā, agrāk Libela bija, tas Krievu laikos. Ot. Viņa tāda garaniska bija, nu, arī garšīga bija. Tikai vajadzēja visu ūdens lieti, ja ūdens neliesi, viņi все, rūkti. Tie gurki. Es atceros, kādreiz vienmēr jālē bija baigi daudz. Jā, tad viņi nav rūkti. Ja tu tā nedari vienu reizi, все, tur viņi rūkti nedīsi. Bet tad man māsa, man Rīga viņa, saka, es padruskai. Raz izaudzēju, izskatos, kādu sortu man. Cilvēks atbrauc, saku, pamēģini šito sortu, šito. Nu, ot viņš man pasaka, šitais gads. Nu, все, tad es stādu šitos. Tagad tikai vienu sortu. A cik stādu. gadus jau tu stādi vienu? Gadus 10 varbūt. Ir šitie garie gurķi, tā kā mārupis gurķi, visi šitie. Tādus Ai, tu arī nē. var izaudzēt. Nē, tā kā es varu viņus izaudzēt. Nu, cilvēki zina, ka tad pa vienam tu pārdosi. Kā es šitos, Tad cilvēki... tu svaru. Nu jā, kā garos uzsvaru, visiem neņemt kilogramu. Mazos, tā kā es jau zinu, cik, piemēram, tu ņem puskilogramu, 5-6 gurki, a šeit tādu banānu izaudzē. Šeit viņi gari kā banāns. Jomājo, kur es likšu tos banānus? Uz tirgu stāvīt, šitos uzliec 5 banānus, lūdzu banāni, ja? A viņi tā kā arī droši vien jāatcien, viņi droši vien lauž nost, stādi. Tie banāni lielie. Smagi tagad. Nē, Nav viņi tāpat aug? jā, es teiktu. Nē, mazie tad tev viņi nelauž pēc tam. Nē. Šitie arī, viņi kaut kā kārājas tie banāni. Ja es tev atradīšu priekš manīm uzaudzēs banānus, uzlīmēsim vēl tā kā Rimī līmē virsū mārups gurķi, mums būs gurķa jūri gurķis. Nē. Uz katru banānu uzlīmēs Paklau. pa eiro 50 gabalā. Paklau, nē, es просто agrāk priekš sevi biju izaudzējis. Viņš bija tāds labs, tāds resnums. Zato es ar šito gurķu, galvenā interesanti, stāvu tirgus, ja nolieku šito banānu, a cilvēki visi redz, interesanti paskatīt. Es saku, lūdzu, maziņos gurkišus. Saku, kā šeit par banānu pie tevis. Es izaudzēju tādu, mēs tur pičkaut, lai viņš izaugtu tur. Es možda tur viņa, varbūt viņš man tur 2 nedēļas auga. Zato izauga banāns, kā spāņis šitais. Tas galvenā resnes bija. Priekš sevim. 6 gabals ieliec bagāžniekā un Ja es tev pateikšu, ka viņi garšīgi gurki, šitie gari. Viņas var izaudzēt, jā. Kad tu pēdējo reizi tirgu pats stāvēji, tirgoji pats kādreiz, ne? Jā. Vajag laika aizņemt, ne? Kā, es lūdzu. Man tur kā ķošķa dzīvoja. Es uz nakti braucu uz turieni. 7 uz tirgu, līdz 2 tirgoju, pēc tam atkal uz šeieni. Un uz ceļiem rāpot. Jā, gurku salasu, viss, ko izdaru. A man, kad skolas nebija, man bērni tur tirgoja. Lūdzu. A kad es jau atbraucu, arī es tur patirgoju. I katru dienu ar to Moskviču. A līdz Lūdzai arī 130 kilometru. Uz turieni atpakaļ. Puhkis gabals.
Jā, 130 uz turieni, 130 atpakaļ. Palika kaut kas kabatā arī. Nu, tā, Kāpēc, ne? sulabiņka. Jurka rīt māmiņu dienu. Iedos man kādu puķi. Pagaid. Man ir puķis. Pakluso norausim, kamēr Regīna neredz. Dažas. Arī māmiņa diena? Jā. O, tas vajag rīt reņa trīstie. Lai galdu klāj. O. Un otra diena Ināras ir vārdiena. Jo. Pasiet, cik mums banketi priekšā. A tu paliksi? Nu, pirmdien toči nobūšu. Nu, es nezinu, tāds laiks man mājās sēdēt, arī negribas. Neko nevar padarīt. Nu, tā ko tīni? Bet bez kaputas līdz šūnim Nē. var aiziet. Nu, man tā labi. Tev siltumnīca. Siltumnīca varu, man nav karsti. Man labi šeit, ka es varu siltumnīca. Kad karsti arī sēdēt. A, kāpēc tu šitā dari? Šikriet? Nē, просто kad tagad es, karoči, gurķus sametīšu. A pēc tam, kad viņi izaugstādīvo, lai man nepikētu, es uzreiz stādīšu siltumnīca. Uzreiz, mēšot. Un sanāk, tu jau 3. reizi stādi šogad. Vai otro? Otro, pirmie, kur bija, es sastādīju. Es saku, man šitas vēl. Visas viņas tādas, ja? Zaļas. Vai šitās tev nokrāsotas? Viņi apstrādātu. Es nebiju redzējis tādu. Un pilnīgi katra sēkla izaug, vai? 99%. Un cik maksā vispār pačka sēknām? Nīl, es ņēmu 1000 uzreiz. 1000 paciņas? Nē, Sēklas? sēklu 1000. Nu, man māsa Rīga, es tev tagad nevaru pateikt, cik viņa tur samaksāja par viņiem. 40 gadus tu jau šitā mauc. Jā. Sēklas, raža, tirgus, mājas, ziema, pavasaris. Nekad neesi domājis kaut ko citu darīt vai iesēt kaut ko citu. Nā, ko tu ies? Nu, Banāns, sīpolus tos, kam viņi ķīplokus. ko tik ķīplokus? Nē, ķīplokus. Pērekupiem tikai vajag, ja? Es aizbraucu Rezekne, tad bija gaļas kombinācija. Man ķīploki. Es iebraucu, saku, varbūt jums vajag ķīplokus. Ja? Viņi zina, ko man pateica. Viņi jau ņem pulveri. Vieglāk pulveri. Nevajag nemizot neko. Понимаешь, вот и все. Kā saka, привет и ответ. Tā kā īstajiem garšīgā droši vien. Nē, так savējā, конечно, garšīgi. Neviens negrib čakarēties. Tas vajag cilvēku turēt. Mīzo. Mīzot. Viņi saka, ģaģa, no kurienes atbrauci uz turieni brauc. O tā. Poļu man nevajag. Bet kā? Arī F1. Kaut kāds sorts tur tā kā augstākas kvalitātes, zemākas, ja? Es nezinu šeit. Tu redzēji poļu. Jā. Neviena gurķa man. Varbūt mums uz Rēzekni jāizrauj, nofilmēt tā naftas bāzi, kā tur izskatās, kur salidojuši tie droni. Jā, Cilvēkiem, es domāju, būtu interesanti paskatīties tādas vidikas. Moši, lai iekomentē. Man pašam ir drons. Kā domājat, viņu var laist gaisā? Vai man uzreiz viņu? Manēji uzreiz notrieks droši vien. Es gribēju uzfilmēt kaut tu kādus tagad kadrus. tu tur nepiebrauksi. Viss noslēgts. Конечно. Jautājums jau vēl viens neatlidos. Ja? Jā, tur tagad ir policija, tur. Pagad, tur kaut ko teica, ka šodien baigi daudz Ukraiņu dronu slaidīs uz to parādi. 300 vai 400 vai 700 dronu slaidīšot uz Krieviju. Kaut kas teica, ka jau Вроде pa nakti lidoja jau. Mums arī? Mums arī ielidojas kaut kas pa nakti bija šo? Nē. Cipa caur musēm lidoja droni. Jā? Es zinu, kā visu kaut ko visur apkārt saka, un tu beigās neko nezini. Teļu kā pasaka viena, YouTube cita, TikTokā cita. Jā. Viena Krievijas propaganda viena saka. Jā. Ukraina kaut ko vēl, beigās tu jau pat nezini, kas pa dronu nokritis. Jā, viņiem jau tiem droniem naktis tās redzamības, viss to cilvēks redz, kas tur kustās pa mežu skrien. Virsū lido tehnikai, nekur nenoslēpsies. Tavā mājā tā kara laikā netrāpīja nekur? Kaut kur bumbas nekrita šeit apkārt? Krīta.
Ja? Ezerā krita droši vien, ar ne? Māma teica, jā, kaut kur krīt. Viņa te dzīvoja kara laikā? Nē, viņa Viņa jau. Baltkrievijā. Latgalē jau daudz Baltkrievu, ne? Poļu. Jā, vot, šitie visi, vot, Daugavpils. Pēc tam būs ir šitie, vot. Jā. Nu, redzat, nu viņi šitie vēlāki, šitie, vot. Narcisus. Narcisas Balkie. Režam. Regīna atļāva. Tā, tu tikai turi. Mēs Mājās audzētas būs. labāk, vēlāk nevar. O, te to. Все jau. Viņus no šenes vajag prom nest, ot ko. Nu, viņi vot dzervana. Kur? Ot var apstīties, kā man tas attaisīts ātri, uzmest acis. Ot staigā šitā, saraušies. Nu, конечно. No tā. Vot, nē. Izskaties, šitas ir krāsni jau uzbetonēts. Jā. Te visur apakšā vateri ir. Uzlikt vateri, griestiem un sienām. Pārējais. Un redzi, un Jā. rekur arī palodzi jau ir smuka koka. Nu, tā kā to būs forši. Šeit to vēl vajag. Nē, šitā atstās tā kā smukā. Nu, te būs reikas iekšā. Tur jau galvenā. Es poņem. Tas tā kā dekoratīvais. Nu, jā. Redz, viņš viņu notīrīja. Nu, cik varēja. Nu, šeit būs kārsums, jopti. Jā. Jā. Vot kas tur. Vot. Un folijas un vata. Jā, ir folijas. Tur ir vata tāda. Jā, ir folijas. Trīniec vata. Folijas tur, понимаешь, хоть и nebūtu и vatas, folijas tur. Вот. Ja es iepiesu tiekpat tādu krūzi, nu, Jā. šeit tu neset, nu, uzreiz kritīsi. Nu, šeit dā. Te jau būs banketa zālīte mums šajā. Te mēs sēdēsim. Nē. Nu, jā, nē, nu, не. Ну, конечно, ну, я tu sataisi tu tādu, nu, kas par Māj, tur jau Конечно. taburetka viena. Nu, tu taburetka, viens cilvēks sēž, blin, normально, nu. Tu redzēji šodien aizbrauc kvadrociklisti armijas? 8 gabali. Jā. Brauca. Atpakaļ caur tevim 3. Nu, kā domā, būs problēmas? Skaties. Pārbrauksim robotu vai ne? Skaties, man. Paklau, ja вот tā mašina, viņš uzreiz apstāsies, Jā. nu viņam tik... Es mašīnu apkārt apbraucu. Ja tu tajā pašā vietā liksi... Nē, pirmām вот viņš brauc, i mašina stāv. Nē, viņš redzēs kamerās, viņš piebremzēs, apgriezīsies. Nu No вот. tā vajadzētu būt, kā būs to jau mēs redzēsim. Nu, es arī tā domāju, nežēliš viņš... Nē, viņam vajag normāli. Nu, es domāju, viņam, kas saka, nu, ja viņš redz, ka viņam, nu, помеха типа, ja? И viņš должен apstāties. Nē, nu tur, kā man gaisma dega, nu tas вообще, Es tās gaismas izslēdzu viņam. Nu, nevajag man tas gaismas. Blin, nu te ir baigais offroads. Labi, ka mums ir Audi Quattro. Mums vienalga viss. Mēs maucam Nē, vot cauri. viena vieta šeit diezgan labi. Vot. Nu, brīžiem labi, brīžiem kaut kāds māls. Vot tur laikam māls. Nu, man džips servisā tagad atkal būs sataisīts. Ko darīt man ar džipu? Tirgot vai netirgot? Mustangs ir pārdots. Mustangs pārdots. Varbūt vienu labu džipu man jānopērk un miers. Vot es arī tā Vai domāju. atstāt šito cīnīties. Viss jauns salikts, ģenerators, starteri. Nu, vot, blin, žēl tādu naudu ieguldīja i pārdots. Nu, tā arī man nevar saprast. Jā. Nu, redzi, baigi daudz viņš remonta tev stāv, vot kas. Land Rovers tas ir. Skaties, un te viss trakāk ir. Kamerā jau tā nevar redzēt. Un te jau kāds pa malām ir slīdējis augšā. Nē, tagad jau normālāk paliek, izžūst. Nu, ko tu šonedēļ darīsi? Nu, ko, laikam, nu, pie siltumnīcām. Nu, es jau gurķus piesēju 4 rindas, nu, vot vēl vajadzēs. Ātri vajadzēs pa jaunam stādīt gurķus, nu, kur es seklas iestādīju. Nu, kad viņi jau tā izaugs drusku. Un 2 lapiņas maziņkas. Man nav tā, ka man darba ne. Kartupeļus, vot, ja rīt lietus nebūs stādīšu. Šodien varbūt drusku pie siltumnīcas. Tu kartupeļus tīri priekš sevīm, ja? Priekš sevim, jā. Pēc tam pagrabā. Nu, ja labu sortu izaudzēšu, mammai teicu, nu, iedošu. Nu, lielos, ja izaudzēšu, viņa iedošu. Kurjeri? Piegāda.
Kaut ko jau ved. Ko tur māma sasūtījusi. Es zinu tik, cik viņi piebrauc un tad saka, ka ir redzējuši, ka zinu, kur dzīvo. Tikai viņi tā, ne visi no Rīgas tad. Nē, viņi kas no Daugavpils, kas no... kur viņam tās bāzes te ir. Viņam Rīga aizved, man liekas, uz Daugavpilu naktī. Un tad no rīta viņi jau reku kraujās un brauc pa mazajiem. Jā. Pa mazajiem rajoniem. Aiziesim, pastīsies, kā pirti jau taisa. Покажу начальнику. Самый главный приемщик. Это пистолет, который стреляет, да? Гвозди. Да? Rekas te retro, Jurka. Красота. Kad, Jurka, iesim pirtī? Kad būs gatava. Man liekas, jau vakarā gatava būs. Что тут завозишь? Šitādas nagliņas, redzi, pa vienai viņas šaujās iekšā. Так и viņi diezgan Dziļi. dziļi. 4,5 centimetru. Tā, glābs, kā galviņas nav viņam. Kad galviņa tā redzams. Un šodien man viens uzrakstīja no Krāslavas, ka durvis var uztaisīt. Redzējis, aizsot izmēru. Es nezinu, kas tur Krāslavā durvis taisa koku. Nē, ir cilvēki. Man arī taisīja durvis. Cik viņš spļauj jau? Ienarā, cik viņš spļauj stundas? Traktors. Man mazais reku te uzlikts, reku viņš vakar jau sapļāva, bet es tagad gribu asmeņus nomainīt. Ar šitos nē, lielais te būs. Конечно, Oi, te jau ir nezinu, cik kvadrātmetri. A paklausīja no augšas nometa. Nē, es neko nedarīju. Neko Pats sabrucis. Šito mēs pagājušā sērijā būvējām ar Normundu. Pasies, pašā galā noslāpis. Mums benzīns beidzās. Man viņam akumulators sūdīgs, es pasūtīju jaunu. Paklava. A to bedri. Tā arī nav aiztaisīts. Kā Aigars atbrauks ar Merliku, tad varbūt ar to lāpstu. Jā. Sveicien Aigaram! Tāpēc, ka šeit vajag zemes. Vot, kā šeit vajag. Zeme jau ir. Tak vajag. Jā, te viss izrādīts toreiz, kad taisīja. Kāpēc šeit tas grants? Es nezinu, moši izpolēja. Moši viņi iesēdās un pa virsu bēra kaut ko. Nē, šeit tik vajag visu to grantu. Reku stāvpļāvējs. Jā, māma jau te nolaidusi šitām ālām uzbraukusi. Nē, kur tu pa šitiem? Mēģināsim šķilt un plus viņam vēl. Viss normāli. Ko mēs te šodien ņemamies pļaušanas darbi. Un tagad šitam te ar sīkaram nomainīsim asmeņus. Reku man pa akmeņiem bišķiņi sasitušies. Gurķi, Juris. Tavi gurķi gan rīz vai. Un ola lauku. Negribi? Nē, tad es uzēdīšu. Es arī tikai gurkus. Tas gan. Kā es pirktos ēdu? Kas vēl nav noskatījies visas iepriekšējās Gurķi Jūras sērijas? Мало чего. Ko tas pilno neliek? Вот чей Ой. старая Es губа. nezinu. Да, вот Tu man kā ieliki, ka es шесть вот диван себе в этой. Во. Вот те шесть гулей. Uz blakām. Tas bija Jankas, Jā. kad mēs bijām. Es jau nevaru. Tā man atnāca ēpasts, kad Sijā Niedres nodarbojās ar zemes darbiem un visādām lietām un piedāvā... Palīdziet Jurku gurķim. Ne, viņi jau piedāvā paši palīdzēt. Jā, palīdziet. I Nīlam. Jūs paskat. Iztiriet mums Dīķis, jā. dīķus. Cilvēki ieraksta komentārā, vai grib kaut kādu tādu filmu redzēt. Mēs varētu noreklamēt Niedres Sijā. Varētu viņu iztīrīt manu. Ko mums darīt tagad? Un vēl mēs mums Sergejs piedāvāja uz Daugavpilu aizbraukt pēc amūriem, pēc tam ielaist. Un viņš tās visas zāles ēdīs. Šeit izterīt tāt jau, jā. Mēs nofilmēsim viņiem materiālu. Moši cilvēki, kāds, kas seko līdzi. Vēl gribētu tos ūdens līmeni te pacelt. Nē, tas jau mēs paši. O tur ir, jā, mēs. Nē, Nīl, es tev saku. Es tak vecais šeit dzīvotājs, es zinu, kur tur bija tā Ādere. Jā, nē, iztirīt, kā. Jā, ja kāds grib droši filmā pieteikties kaut kam rakstiet vai Mēs palīdzēsim noreklamēt. Jā. Rakstiet uz info@zemletis.lv, es pats atbildēšu uz ēpastu. Tagad mums jātīra mans un tas tavs dīķis. Pie manis tur apšē
Nu, man gurķus. Nu, Tev jau ūdeni vajag. Nu, jā, man ūdens vajag tīrs. Nu, Skaņas tā kā droni lidota. Nē, reku armīnieki mauc ar kvadrikiem. Tā mums te Latgalē notiek. 1, 2, 3. 3 armijas kvadrcikli. Maņā hraņā. O, kā jūru gurķi. Aizbrauc pēc gurķa jūra. Kā jūri būs gurķi, tā viss. Nu, atbraucām, pastīsimies tālāk, kas te noticies mums ir. Kamēr mēs pie manīm bijām. Kaut ko jau viņš ir nopļāvis bišķiņ, ne? Nē, nu, nopļāva, jā. Nu, reku viņš šito gabalu ir nopļāvis. Jā. Un tagad viņš iet lādēties. Jā, Nil, a stip tu ie. Va, paskats, kas mūķē. Reku viņš viss izbraukājis. Jā. Pēc tam viņš braukas pie mašina. Nu, mašina viss. Un tagad viņš lādējās. Jā. Cik viņam tur ir? Nu, reku būs tūlītās pilna bača augšā. Un atkal mauks tālāk pats pa sevi. Oi, davai, šuruj. Kamēr jūras atpūtīsies, Nu, jā, viss būs nopļauts. Nu, sakiet, kā jums šitāds auto? Land Rovers emocionāli ar saviem servisiem nedaudz nomocījis un ir ideja šitādi paņemt. Šodien dzīšu servisu. Vakar atstāju Land Roveru ķīlā. Nu, vienkārši cilvēkam, kas šito tirgo. Ja es ar citu neesmu nopircis un nav vēl pārdevies, tad es kā varu atrast šito te briesmoni. Tas ir 2.8 dīzelītis, Wranglers. Ideja tādu Land Roveru pārdot. Vēlāk uzsomēšu pa Land Roveru video priekš jums. Varbūt kādam interesē. Paņemt šitādu vairāk tādiem piedzīvojumiem. Paņemt to vieglo mašīnu kaut kādu ikdienai. Tur tāds maziņš apskats. Te ir Fox stūras demperi. Apakš izskatās diezgan ok. Bet to jau pastīsimies servisā. Te ir kaut kādi tuningi arī reduktori. Šitāds izstāsta rāmis. Tāds kaut kāds neprātīgs aparāts diezgan. Bet, dzīvojam vienreiz. Varbūt arī šitāds jāpamēģina jāuzbūvē ar LED akciju lampām, ar zem letes jumta teltīm. Zem letēs, starp citu, zem letes vēl veid daudz piedarumu šiem Wrangleram. Spēka bumperi, sānu, sliekšņi, arkas ir pieejams, visādi plauktiņi tur un vēl visu kaut kas varat atrast zem letes.lv to visu. Līdz ar to, ja es to paņemu, tad man 2 vienā varēšu arī reklamēt. Pie darba kolēģiem dažādi viedokļi, ko mums te Vika vēl palikusi pēdējā uz obzorčiku. Man nedrīkst tā viedokļa adekvāti ņemt vērā, jo man ļoti patīk. Tas var, ja es pirktu, man būtu, rīktīgi stilīgi un jāņem. Man patīk tas, kad var noņemt to jumtu, ka var tur tā kā targa topu arī noņemt, ka var izņemt durvis un viņš tāds riktīgi stilīgs un smuks. Un augstumā ir labs un riepas stilīgas. Bet man liekas, ka smukāk būtu ar oriģinālajām. Lampām? Jā, un tā bez tām uzacīm. Skatījos, ka smuki bildēs. Man arī tās uzacis liekas, tāds šķūnīgs kaut kad bija. Bija viens tops, tā kā vienā brīdī, kad lika, bet Ordinālā resta, bet lampas varbūt kaut kādas stilīgas, melnas tādas, bet varbūt ne ordinālās. Ordinālās, man liekas, tādas ar patīzlas. tā kā piši kamera atgādina, man liekas. Kaut kāds mini brālēns ir. Tas tik interesanti, ka tāds maziņš rodas. Tā jautrība arī iebraucot tādā tankā. Gaismas laikam vajag. Stūris tur. Piesprādzēties vai nē? Nevajag, viņš nepīkst, man liekas. Mūzika vispār diezgan normāls skaņaņam. Viņš liekas tik milzīgs. Varbūt es nopirkšu viņu. Viņam arī ir riepas uz ārā. Tāda var spoguļoši. Jā, es domāju. Čista? Man tā kā stāvē patīk. Te iet droši. Skaties aizmugurē ar riepas spogulī. Kā no Busā. grīdas sēdēt uz šitādi. Pilnīgi jā, divas dažādas lietas, tikko ar žurku brauc un tagad ar šitādu. Man liekas, nekas nav jāuztraucās ne par ko. Viņš mīksti tā forši braucās. Tas man arī vispār patīk. Man liekas, būs tāds kaut kāds klaburnieks beigais, bet tā viņš guļoši vienmēr normāli pāri lec. Patīkami. Salīdzinot ar šito te tavējo. Šis ir tā kā bobiks. Redzēt, tas motors, tā skaņais, tas tāds vibrācija no riepām. Tas tāds efekts, nevis defekts. Viņš tāds, jā. Jāķer stūri. Jā. Tāds arī. Tu stūrē, bet nestūrē. Tā kā kamaz brauc. Jā, bet viņi arī taisnī nestāv tā stūra. Redzēt tagad kaut kā interesanti. Brīžiem stāv, brīžiem nestāv. Jā, tā kā jānoķer. Skaņa viņam no tām riepām, ja tādā. Tās riepas pārāk agresīvas. Tur kaut ko citu uzlikt, tad normālāk. Land Roveram jau var tās riepas agresīvas, bet viņas tā nevibrē.
rudaks riktīgs, ne? Vigl. Tieši maķika pusi. Salons tāds arats ir izcirsts, ne? Roku tur Bet pielikt. reizē viss tāds vienkārši, bet reizē nekopīja, tāds, viss jau forši. Šits man Pircīgs. patīk. Viņš tāds, Kā senajos laikos, jā. Šitais ir stilīgs, ka Tas tā kā Mercedesam, Gelikam. Arī Citi ir gribēju teikt, tāds ir vai ne? Jā. Vajag atgādināja. Šitas tevis mums normāls Land Roveram ir tā bumbiņa, ne acis izlādējas, viņa nenāk ārā. Un tu nevar neitrālā ielikt, pat aizraukt. To tur jājauc vaļā un Nu, redz, jau. tev viss vienkārši. Šito Viktoriju var pa vidu laist arī. Nē, es ķers. Es vēl nejūtu to riepu, kur viņa ir. Tam beigas puses vakar bija mājās, pļāvēja, strādāja, viņš zem mašīnas braukāja. Bet arī, ja kaut kas notiek mašīnai, vai viņai ir augstu, tu vienkārši tā kā apgulies un paskaties. Jā, tu ielien iekšā kardanu nomaini, Jā. kārbu nomaini, nevajag pacēlēt. Tev vēļi tieši pilst. Jā, tu tiešām var visu redzēt. Un kāds tad rezonē par Bobiku? Nē, nu jāņem. Jāņem. Kaimiņam jāspēc, tas viss čaudīs. Teiks. Viņam tas neviņa cikko. Jā. Kondicionieris jau spildi. Bet no viena grāvja otrā. Vēl lielākā iespējams. Nu, emocionāli var pirkt, ja? Jā. Tehniski. Tehniski vēl jāgaida. Nu, Valdi, ir status vai nav? Kā tur ir? Ir bišķiņ? Iedomājies, ka brauc ar Geliku vienkārši. Nu, updates. Robčika garāža. Kas jauns Rīgā garāžā? Amaroki. Tādas te tu uzstādi šodien, ja? Jā. Kas tie tādi pa gaismekiem? Tie ir pirmie Latvijā. Nav tāda neviena Vēl vēl. nav. Tie jaunie no stranda, kas Skylords ir. Strands? Jā. No redakcijām, jā. Un grozā varat ierakstīt promo kodu zem letes un dabūsiet foršu atlaidi. Un atbalstīsiet šo filmu. Taisīs viņam tā kā tādu Ir panelīti, jau ja? viss izdarīts. Viss te pēdējais finišā pieliek šitā. Strādā jau tās gaismiņas? Viss strādā. Ieslēgs viņam gabarītis, kā izstāsta. Pēc tam parādīsim arī citas mašīnas. Tur augšā visi šitie, jā, un te ir tāda tā kā līnija. Jā, klients gribēja tā, lai viss ir vienā līnijā. Tad ir viss vienā līnijā balti. Un tehnisko arī var iziet. Te viss ir. Muka un aizmugurē vēl lielā pagale. Vēl darba gaismas aizmugurē. Un ar tālajām slēdzās, ar tu tālās arī ieslēgt? Jā. Pastīsimies, kā tālās. Droši šo filmu skatās daudz lauksaimnieku arī noderēs. Tas ir strands arī. Viss prēmijam klasa. Arī strandas aizmugurē. Tiem gabrītiem kopā lēk. Viss šito pie tevīm. Ietegoši tavs kontus, kur tev labāk lai raksta. TikTokā? Vienalga. Android paneli? Jā, viss Ko tu ir. tik nedari? Nu, ko vajag tu izdari? Drīz apkops ar taisīs, ko Nē, tā melnos darbs taču nedarīšu. Es tikai uz aprīkojumu. aprīkojam offroadam, Tā, gaismas jā, tas bezceļam, Melnos dugas teltis jumta. Mierīgi tādas lietas izsver sarunāt, bet vairāk neko. Bet viņš tāds šaus forši. Jums vajag visādas pričendāls garažā, zem letes ar visādi ir fēni, instrumenti, indukcijas sildītāji. Nu, ejam paloram. Vai tas ir interesants aparāts. Veģāls kāds noskatījās meža takas raidījumu. Meža taka. Mēs arī viņu prezentējām. Apgaismojums no redakcijām. Šitādas kastes Robčiks var uzsūtīt. Jā, apgaismojums No tālās Ķīnijas. Bet šitām īdē reku lielākā, ko es esmu īstenojis. Saules paneļi būs. Jā, nu viņam nebūtu, bet viņam īdē tāda reku. Tur ir lādētājs. Viņš Jā. braucot lādē šitu akumulātoru. Aha. Nu, un reku augšā inventors. Un te būs izvilkts arī man no visu procesāju. Vēl visu taisīšu, tad viņam būs leduskaps, ko viņš ieslēgs leduskapi. Tad viņam būs apgaismojums, ka viņam visur leķis salikts ir. Jā. Leķis salikts ir. Un te vēl būs 220 rozets, jo tas ir inventors. Viņš sadala visu, kā Bet viņš arī var, caur viņu arī var uzlādēt. Respektīvi piebrauks mājās, pieliks rozetē un tur uzlādēt akumulātoru. Vai labi? Obligāti, ja. Un viņam būs viena rozete un izvilkšu visos stūros USB. Varēs tusēties nedēļu mežā. Jā, tas ir mans tāds lielākais darbs, ko es esmu pagaidām izdarījis, bet viņš tikai līdz galam jāpabeidz. Tad reku ir Land Cruisers. Tam jau lampas virsū. Jau pieslēdz? Tās te vēl gaida klients atsūtīs lampas, viņam ir 24 volt sistēma. Jā. Tad šito strandus jau viņam uzliku. Tāda te priekšā te būs. Arī gabarīti Jā, tālāk, visi tuvē. gabrītiem deg, un tad gaidam šitiem ledus iekšā. Te viņi gaida ledus kā Vienkārši spuldzīts. Nē, visas lampas. Parādīšu, kādas viņam būs. Labi. Rekur ir patrols. Mega projekts sasaukt. Tur vēl ar mūzikām, ar visu tais. Tur viss kaut ko taisa. Te ir lampas. Mēs senvies, ka bumperi jāņem nost, jo viņam nepatīk, kad reku viss ir sarūsējis. Spulverkrāsošana.
Tā, tas ir Opčika patrols, tikko atnāca jumta telts no Zemletes. Jā, to vēl neesmu pielicis kā no darba, bet pielikuši tropiem tā arī stāv. Lampas, jā. Savu mašīnu pēdējā būs, ja? Un šito varat TikTokā apstīties Zemletes, kā tā jumta telts izskatās. Tas ir ļoti forši. Es vēl neesmu gulējis viņām, bet es izprovēju, kad būs, domāju, ka būs ļoti forši. Šitien mums ir Defenders nosacīt vecais. Izamolēts pagaidām ir viss vēl. Tagad ir uzlikt ledus, ielikt iekšā šitās lampas viņam. Pat pasūtīju, jo negribēju no... Jā, un tad arī... Šajās, man liekas, pilns aļiks ar šitām universālajām. Jā, bet ļoti retkurs ar maķējumiem. Šitās ir, jā. Šitās vismaz ar maķējumiem. Tad vēl te būs divas Big Energy strandi. Tur procesā viss vēl ir. Tas. Un te arī kaut kas. Te ir arī atpakaļgaitas gaismas nolēd akcijām un vevo ar viņču, lai dzīvnieci viņus vilkt iekšā, ja? Jā, un tad te ir mūsu aktierim Gintaram, tas ir projekts kafēs. Tad vēl tagad viņš pasūtīja leduskapi. Tagad viņam jāliek leduskaps iekšā. Viņam prasās ar aizmugurē būda, ne? Nē, viņš negrib, viņš nevar tad dzīvnieku nevienu ievilkt iekšā. Nu, ja brauc medībā, to būtu diezgan grūti. Te es vēl savējiem likšu atpakaļ to marķīzi. Tas arī no Zemletes. Jumta teltis nelikšu, man tur bagāžnieks būs. Un tad jābrauc kaut kur būs tripā, jā, uz kaut kādu Somiju, jā? Nu, rek arī, tomēr, arī vevo viņš. Tas arī mans darbs. Ielikt tropiku. Kādās viņas normāls? Jā, es uzskatu, ka viņšām, cik šie kungiem vajag, ja tu gadā 3-4 reizes izvilc. Pilnīgi pietiekuši. Ja tu gribi braukt sacensībās, tad tev kaut kas jādomā par kaut kā citu un bišķi krutāk. Tāpat kā tev, citu gadā es izvilcis. Bet tas tā kā tā reāli vajadzēja. Divreiz iesēdās. Divreiz? Divreiz. Taču viņi izvilk ar reizi. Izvilk, jā. Man liekas, ka cena atbilstoši. Tās ar Zemletes ierakstīt viņas, tur kaut kā 270 eiro nemaldos. Cena seviņām Niknākā. ļoti labas ir priekš tādām viņšām. Tā kā. Un tas arī no Zemletes leduskaps lielais. Jā, jāliek iekšā. Sinters pasūtīja 115 litrīgo, ja? Jā, un tad ir Aksubi, kur liks? patrolā zaļā. Tā tu piedzīvoji. Tur maģis ir kaut kur mērķis. Maģis, man liekas, ka manā patrolā joprojām stāv. Tad maģi jau vēl bija. Un tev var kāds komentāros ierakstīt, ja ir kāds no Rīgas, kam patīk šitādi darbiņi, kam šitādi darbiņi, tā kā Robčikam patīk, ierakstīt komentārā, Robčiks mošs sazināsies. Jā. Mošs kaut ko kādreiz kopā varat sabīdīt. Projekti ir daudz. Tieši kādu projektu, lai nav tik daudz dienā jādara. Jā, projekti ir daudz visādi interesanti. Galvenais, ka vēl brauc. Tikko arī bija viens Wranglers atbraucis. Arī grib lampas salikt un arī. Viņš teica, tas, ka es sākums, es jumtu telto gribot, jumtu bagažnieku gribot. Nezinu, kur viņi visi atrod mani. Brauc un prasīs kaut kāds lietas. Nu labi, davai, veiksim tev. Paldies. Gegurķu jūris no Latgales, lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sūdzīgus.